Visbiežākais ceļgala locītavu sāpju cēlonis ir dzīvesveids. Cilvēka dzīves laikā locītavām ir jāiztur ļoti liela slodze, īpaši cilvēkiem, kas strādā fiziski smagu darbu, sportistiem, kā arī tiem, kuri pārcietuši traumas, izmižģījumus un sastiepumus. Vairumā gadījumu vieglas sāpes var novērst ar mājas ārstniecības līdzekļiem, uztura bagātinātājiem, kas palīdz mazināt locītavu iekaisumu, remdē sāpes un uzlabo kustīgumu. Pirmām kārtām es laikam gribu teikt to, ka ja cilvēkam ir tāds simptoms kā sāpes locītavās, tomēr pirmām kārtām būtu jāsaprot, kāds ir iemesls šīm sāpēm. Jo simptomas sāpes locītavās var būt pie ļoti daudzām problēmām. Un ir lietas, kuras mēs profilaktiski varam ļoti labi risināt ar uztura bagātinātājiem, un ir atkal savukārt nopietnas saslimšanas, kuras prasa jau kārtīgu pretiekaisumu un pat antibiotiķu terapijas lietošanu. Tāpēc tomēr būtu vispirms jāgriežās pie sava ārsta, jāsaprot, vai locītavu sāpju pamatā nav kāds reumatisks process vai kāda reaktīva artrīta izpausmes, kas ir kā organisma reakcija uz kaut kādu iekaisumu, kādreiz tur ir nepieciešama antibiotiķu terapija. Tad, ja būtībā ir izslēgti šie nopietnie reumatiskie momenti, reaktīvie artrīti, dažādi citādi iekaisumi organismā, tad, protams, ieteicams būtu profilaksē lietot uzturbagātinātājus. Litozin Forte satur patentētu mežrozīšu pulveri ar aktīvo vielu GOPO, kas palīdz mazināt locītavu iekaisumu, remdē sāpes un uzlabo kustīgumu. Tagad arī jaunā forma – šķīstošs pulveris garšīgi dzērienu pagatavošanai ar svaigu citrusu mežrozīšu garšu. Sasniedzot kaut kādu noteiktu vecumu, 40, 45 gadi, gan sievietēm, gan vīriešiem, drusku mainās hormonālais līmenis, kas ietekmē kalcija vielu maiņu, mainās tāpatās arī, teiksim, vitamīnu, mikroelementu uzsūkšanās mūsu organismā un līdz ar to pozitīvā ietekme. Tāpēc noteikti savu veselību ir jāpārbauda. Un arī kā palīgu mēs varam ņemt šos uztura bagātinātājus, jo visbiežākā lieta, ar ko mēs tomēr saskaramies, satiekot pacientu, kurš sūdzās par sāpēm locītavās, ir osteoartroze. Un osteoartroze mums veidojās no tā, kad nepareizi izgulsnējās sāļu locītavās, nodilst locītavu skrimslītis, mazinās šķidrums, kas atrodas locītavā iekšā, kas tā kā ieeļo locītavu, lai viņi brīvāk kustās. Un tas arī ir viens no biežākajiem sāpju iemesliem. Kalcijs, protams, ir ļoti būtisks mikroelements mūsu organismā. Jo pirmais, kas mums nāk prātā domājot par kalciju, ir kauli un locītavas. Bet jāatcerās tas, ka būtībā mūsu organisms vispār eksistē un pastāv pateicoties kalcija jonu iedarbībai ārpus šūnas un šūnā iekšpusē. Tāpēc kalcijs ir nepieciešams katrai mūsu organisma šūnas dzīvības funkcijai. Protams, ka ļoti svarīgs kalcijs ir kauliem, locītavām, un tas ir jo īpaši jāatcerās, teiksim, gan maziem bērniem augšanas un, teiksim, kaulu formēšanās periodā, gan arī cilvēkiem, teiksim, pēc 45 gadiem. Zivju eļļa būtībā satur A un E vitamīnu, D vitamīnu un omega-3 taukskābes. Un visi šie vitamīni, šie taukoši šķīstošie vitamīni ir ārkārtīgi būtiski mūsu organisma funkcijām. A un E vitamīns ir ļoti būtisks ādai, gļotādas aizsardzībai. Tāpat šie vitamīni ir ļoti būtiski nervu šķiedras funkcijai, mūsu nervu sistēmai. D vitamīns ir ļoti būtisks vitamīns kalcija vielmaiņas regulēšanai, lai kalcijs vispār mūsu organismā uzsūktos un nonāktu, teiksim, kaulos, locītavās. Omega-3 taukskābes savukārt ir tās, kas mums palīdz holesterīnu vielmaiņu regulēt. Līdz ar to pasargā mūsu asinsvadus no aterosklerotiskām izmaiņām. Tā kā, jāsaka, zivju eļļa ir tādu vērtīgu produktu kopums.